tur dari? Jā, Māra, tas man pēdējais eksperiments. Es tagad gribu pārbaudīt, vai varu uztaisīt tinti, kas ir neredzama. Jā, jo es neko neredzu. Tu kaut ko rakstots muļķīgi būs uzrakstījis. Skatāmies. Redzat? Nē. Redzi kaut ko? Nē. Neko nevar redzēt, un ne? Un tagad pamēģināsim ieslēgt, es speciāli atnesu šodien tādu lampu īpašo, ja? Pamēģinu viņu ieslēgt un apsīsimies, kas notiks. Čau! Aha! Redzi, kāda interesanta krāsa. Kas tā kāda pa krāsu? Tā ir tā saucamā luminiscējošā krāsa. Viņa tā ir neredzama, bet ja viņus kaut kur viens uzzīmē un nožāvē un pēc tam ieslēdz šo lampu īpašo. Man ir ideja! Oi, Tā, nebija Paul, ideja. noliec nost to savu zīmējumu. Es izslēdzu lampu. Un stāvi. Oi, ko tu darīsi tagad? Neko. Stāvi un nekusties. Māra. Nē, viss ir kārtībā. Tu ļoti labi izskaties. Ko tu dari? Es neko nedaru. Ne, vispār nejūties traucēts. Ko tu dari? Neko. Tāds studijā gaismas ārā. Un gaismu iekšā. Ko tu ar mani izdarīji? Neko. Viņš izstāt labi, vai ne? Ai, cik forši labais. Un tu man matus uzzīmēji. Jā, lai viņam beidzot Es beidzot gribēju arī matus. Ļoti labi patīk šādi eksperimenti. Man ļoti. Jā, gribat vēl kaut kādas līdzīgas redzēt? Mēs varam šādas krāsiņas patiesībā arī nopirkt veikalā. Viņas saucās luminiscējošā tinte. Dažādos biroja preču veiklos mēs viņus varam nopirkt. Viņas var būt dažādās krāsās. Un tas, ko es jau esmu sagatavojis, es esmu sagatavojis dažādas krāsiņas. Skatāties. Cik skaisti. Redzi? Izslēdzam gaisu. Tā. Jā. Tagad paņemsim zaļo. Skaisti. Kišmiš sanāk. Jā. Man ir vēl viens eksperiments, padomā. Gribu bērni vēl kādu eksperimentu Ar redzēt? spīdīgām krāsām. Kas tev tas stāv? Speciāli. Es kā zinādams, šitādu biju uztaisījis, lai noeksperimentētu, kā ir tās krāsas, laiž tādā spirālē iekšā. Pamēģināsim, bērni? Šādas tēs arī varam nopirkt veikalā? Tu vari pamēģināt nopirkt flomasterus, kas ir īpašie tie krāsainie flomasteri, ja tie spīdīgi, un no viņiem izņemt ārā kodoliņus un izpēst no tiem kodoliņiem ārā. Bet tu to gan labāk darīt kopā ar vecākiem vai skolotājiem, ja? Jā, noteikti. Nu ko? Pamēģināsim tagad ieliet mūsu krāsainos šķidrumus šajā smukajā spirālē? Jā. Jā? Tad nodzēšam atkal gaismu. Šoreiz tu liesi. Labi. Un es pacelšu lampu. Opa, cik smaga. Jā. Var liet, jā? Es vēl joprojām spīdu. Jā. Labais. Varam liet, jā? Nu mēģini, jā. Aha. Cik smaga. Kādu krāsiņu tagad? Zilu? Laižam zilu, jā, tagad. Nu, re, kā viņš sāk maisīt. Tagad laid zaļo. Laižam pašu spīdīgāko. Šitā krāsa man visvairāk patīk. Jā. No šķidrumiem bija var uztaisīt Ziemassvētku lampiņas. Skaisti bērni. Neglīt. Tā jau tā kā eglīte sanāk. Patika? Gaismu? Jā, studijā gaismu. Patika? Jā! Malači, paldies jums par šo raidījumu. Paldies visiem mūsu skatītājiem, ka mūs skatījāties. Un nākamreiz arī skatieties, jo varbūt es Paulam vēl kaut ko sazīmēšu nākamajā raidījumā.